Vai pārnesums svir no AliExpress ir to vērta? Šodien nomainīsim savu 16 eiro AliExpress pārnesums sviru uz 4 eiro. Kā jau tu redz, mūsu 16 eiro AliExpress svira neizturēja šito power, kas ir 46. otrā gaņģi ieliek un vienkārši paliek rokās. Tāpēc šodien uzliksim šito, par cik ziem nāk. Diski mums ir gatavi, ziemas riepas ir, gaidam sniegu un pie reizes varēsim nomainīt mūsu gaņģus bišķiņ efektīvāk. Šis bišķi augstāks varbūt būs vairāk racing car feels. Nu, tad ir AliExpress tunings. Šitas, viss šitas, to, ko var, to var. Es gribēju M-Paks stūri nopirkt jau kopš es nopirku mašīnu, bet, nu, vēl joprojām mums ir šitā neglītā stūri. Nu, tad vismaz mainām tās smukās lietas, kuras varam nomainīt. Let's go! Vecais nost. Var mest ārā. Kāds grib, es varu atdot. Teorētiski viņam bija jābūt šādam. Es varu atdot vienkārši. Varbūt var izmantot, pilnveidot. Mums te ir konektori. Neviens nedara. Tagad ir, un tas nekur neies. Būšu pavisam godīgs, man patīk vairāk vecais, bet šiem arī nav nevainas, pilnīgi skaists, pilds savu funkciju un skatīsimies, varbūt tas būs labāks racingam. Un, protams, es tev turēšu lietas kursā par AliExpress pārnesumu sviru.